Vai teipošana palīdz, vai tomēr tas ir mīts? Daudziem šis jautājums pacientiem rodās ļoti bieži. Ar teipošanu ir tā, ka ja mēs to darām pareizi un ja fizioterapeits anatomiski pareizi zina šīs visas nianses, tad arī teipošanas šis efekts būs mums. Un tad, protams, ir jautājums, vai mums šie muskuļi ir jāatslābina vai jātonizē. Tad arī šis efekts būs teipošanā. Ja? Tad daudziem arī ir jautājums, vai uz teipošanas šīm lentēm, kā daudzi šo sauc, ja, ir kāds medikaments iestrādāts vai nē. Nē, šeit nav nekāds medikaments iestrādāts, ja, tikai antialergiska līme, lai pie ādas ķermeņa smuki piegūtu viņš, ja, piepaceltu šo nedaudz ādas slānīti, un tad notiek šī mikrocirkulācija apakšā zem teipa. Tātad, ja tev ir kāda veida muskuļu sāpes, sasprindzinājums vai ir nepieciešama šī muskuļu tonizēšana, tad droši dodies pie sava fizioterapeita, un fizioterapeits ar šīs teipošanas tehniku tev arī palīdzēs. Vai vari meklēt fizioterapeitu, kur konsultācijas laikā tev radīs šo risinājumu. Droši zvani vai raksti uz mūsu e-pastu.